Visi sāk kaut kur taisīties. Mums tā aizmugurē vesela kompānija sāk taisīties kaut kur. Visiem kalna botas kājās, mugursomas. Visi mašīnas jau noparkojuši maksas parkingā. Un kā jūs domājat, uz kurien var taisīties ar kalna botām, mugursomām, cepurēm, visi paņēmuši kaut ko līdz ēdamu? Jā, protams, pareizi uzmanējāt. Uz klosteri. Mēs arī esam tāpat ekapējušies un dodamies ceļā. Šodien parkings ir maksā 4 eiro visu laiku. Izskatās, ka tas ir kaut kādā mājas pagalmā. Izskatās, un tur tādi abolīši. Bet visai sētas. Bet mēs dodamies ceļā uz klosteri. Io vou tra quarti d'ora. Camminiamo un po'. Vabbè, ma loro sta da 3 quarti d'ora aspettare. No, no, ma facciamo una roba seria. Andiamo in navetta, dai. Laikam arī ar busiņu var aizbraukt. A piede scende. Poi scendere non fa una spirale mezz'ora. Al limite se Stefania non si assente ogni giorno. Nu, re, kur viņi visi ir. Tik zaļi un tik lieli. Ai. Un tā, 2,5 kilometri, 35–40 minūtes. Kaut kur šeit. Jo. Esam izgājuši cauri ābolīšu kārdinājumam, jo viņi ir te pat tūmā blakus. Un visi tādi jau zaļi un sarkani. Un izskatās tik sulīgi. Un tu visu laiku turies pretī tam kārdinājumam, lai nenoplūktu uz ābolīti. Jo nu tomēr, un tad, kad izej cauri tam visam, tagad seko taciņa. Jau tāda cauri mežu. Seko uz tā klosteri. Te jau riktīgi aiz sāk parādīties, kurien jāiet. Te ir arī tāda par putniem apraksti. Te ir vārtiņa. Tagad viņi ir vaļā. Un jāliek kur zīme, kas sākas taka uz klosteri. Pagaidām pati taka iet pa līdzenumu. Nav nekāda ne augšā, ne lejā. Un tāda. Vienā pusē maza klints, otrā pusē tur lejā ir ābeļdārzi, kur gājām cauri. Tepat ir, kur pieturēties. Es, protams, tagad neredzu viņām jēgu, kur pieturēties. Bet viņas te ir.
Nē, nu normāli tā kā uz klosteru, jā. Tā es arī iedomājos, ka tā tur jāiet. Te ir nereāli tāda taka. Vienā pusē tev ir klintis, tāda pārkare, pa kuru tu vari iet. Te ir, kur tu vari pieturēties. Un lejā tur ir ceļš. Es domāju, ka var gadīties, ka pa to iet tas autobus, vai arī mums būs jāiet lejā pa turieni. Bet uz doto brīdi tik superīgi. Tā ka visi iet pa līzenam, nekur nav nekādi augšā, lejā, lejā, augšā. Viegla pastaiga uz klosteru. Bet tās ķēdes tik tiešām visur ir saliktas, kur tu var pieturēties. Te arī kaut kur ūdens tek. Tagad ir jāiet tā, lai nedabū papīri mazliet. Bet, nu, jā. Ļoti labi. Te ir sauc daudz krēsliņu, un tā laikam ir alpīnistu siena. Jo, ja spriež pēc visa, kā ir sadzīti tie mietiņi, nekad nesapratīšu, kā tie alpīnisti var uzrāpties. Tas taču nav gandrīz reāli. Un šitādā vertikālā līst augšā. Nē, es, protams, abrīnoju visus tos cilvēkus, kas to var izdarīt. Kas uz to satrenējušies. Man liekas, ka tur arī tik liels tās emociju vilnis. Bet tā siena, ka tu pieeji viņai klāt, tur taču nav kur netur kāju, kur nozlikt, netur ko. Pēc alpīnistas dienas taka turpinās tikai pa meža. Līdzena taka bez nekādiem kāpumiem un bez šova elementiem. Takas pašās beigās, protams, ka jākāp ir uz augšu. Nekur tur cilvēki nāk, tur laikam ir. Tā kā viss bija līzeni līdz brīdim, ka tomēr ir kāpnes. Te ir kāpjāns mazliet uz augšu. Te ir tāda krēsliņa salikti.
Tālāk var doties. Gan pa šādu sākumu. Vai šeit, kur ir vieglāk. Vai kur ir tas klosteris? Tāds simpātisks. Esmu šokā, ka viņš mazliet tāds, es domāju, ka ies kaut kādā ēkā iekšā, kā būs kā baznīca, kā viss. Bet te jau tā kā maziņš ciematiņš jau ir. Izskatās labi. Tik tiešām labi. Te ir tāda suvenīra godīte. Neko jau. Protams, arī barčiks ir. Bet to mēs laikam vēlāk apmeklēsim. Viņa kā pils izskatās pat. Te tik tiešām nereāli. Visi tie sienas gleznojumi, kas tur ir. Ak vai. Tas ir pats labākais moments, ka tu nekad nezini, uz kurieni es eju. Vismaz es parasti nekad nezinu, uz kurieni es eju, jo es maršrutu nestādu. Mans darbs ir teikt, vai cik skaisti, bet te ir tik tiešām. Tu tā ej, un tā ir tāda kā pils. Nav ko teikt, tas ir
Vienkārši uz to visu skaties, tas kā tas viss uztaisīts. Un tu pat vari tikt iekšā. Te ir tik daudz istabiņas sataisītas. Ak, vai! Vienīgais, kas varbūt laikam bojā mazliet un to visu dizainu, tās elektroniskās svecītes. Man ielast monētiņu, paņemt sveci, uzlikt tāds. Nedeg. Jā. Jā, labi. Es esmu šokā. Es reāli kaut kā tādu negaidīju. Tev viss tik ir. Jā. Ziniet, tas ir jau Isauru klosteri, tas bārs, kas tur ir iekšā. Viss klosters ir tāds veclaicīgs, un tur ir īpaši aura un viss. Un tieši klostera telpās ir uztaisīts bārs. Un viņš reāli visu atmosfēru nojauc vienā setā. Jā, protams, tas barčiks ir tāds ļoti mūsdienīgs salīdzinot ar pašu klosteri, bet kafija bija ļoti garšīga. Paņēma kapučīno un espresso. Arī cenas ļoti labas. Espresso laikam bija €1,60 un kapučīno €2,50. Ļoti garšīga kafija. Tik tiešām ar baudu varēja padzert. Mēs esam atkal nonākuši lietusvarā. Mums ārā līst lietus. Un, protams, ka mēs neko neesam līdzi paņēmuši. Nav ne lietus mēteļi, kas ir mašīnā, lietus sargi visi mašīnā. Neviens jau negrib nest. Tāpēc mēs tagad te sēžam. Un viņš izskatās tāds spēcīgs sēklīt. Un tāds riebīgs, midinis vajag. Jā.
Pēc klostera apmeklējuma dodamies atpakaļ pa to pašu taku, ko mēs atnācām. Mazliet nogaidījām kaut kāds minūtes 20, kamēr lietas pāriet. Un tagad jau saulīte spīd un tagad atpakaļ mēs ātrāk ejam, klausies. Jūs tā zina, pat pusstundu nav. Turien mēs kaut kā 1:20 gājām. Atpakaļ jau tūlīt un būsim atkal līdz Ābolīšiem. Es saprotu, kur mēs laiku patērējam Ābolīšos. Viņš snaida. Nu, tad viņi jāiet caur šitiem te visiem Ābolīšiem. Tik daudz viņi ir. Parkings mūsu redzams, kur mēs bijām. Esam atpakaļ. Te ir, kur ar busiņu cilvēki ir atbraukuši. Turien mēs gājām kaut kādu 1:20 apmēram, nu noteikti visam fotopauzēm un tādām lietām. Atpakaļ atnācām pa 40 minūtēm. Kopā viss pasākums mums aizņēma 3:20. Bet mēs arī lietu mazliet, kā saka, nogaidījām, mazliet kafejnīcā pasēdējām. Visticamāk, ka to visu ātrāk var izdarīt, bet nu 3:20 mums aizgāja bija. Tā izskatās vanlaips. Ar 5. riteni, jā, mums te. Mantas vispār nav kur salikt. Labi, ka vēl tā gulta savācas. Bet toties ir krosāniņi, ko es nopirku. To mēs apēdīsim. Mums tur ir ābolīši. Gan arī zin kā vanlaifā. Bet izskatās jau rēcīgi. Bet toties Itālijā. Braucām uz vienu ciematu, kur ceļš beidzas, Ranzo, un pa ceļam te ir tādi skati. Un pats ceļš arī tāds diezgan tāds interesants, kalnā izcirts. Un diezgan tā, jebkurā gadījumā dēļ tā paša ceļa var aizbraukt līdz ciematam un braukt pēc tam atpakaļ.
Protams, darīt tajā ciematā nebija ko. Bet skati ir labi. Mums tur mazliet lietas pārsteidz, protams, arī. Bet tagad noskaidrojās mazliet laiks. Mašīnu noparkojām parkingā bezmaksas un tālāk dodamies augšā uz ciematu. Protams, pa trepītēm. Kā tu bez tā? Vai kur smuks viduslaika ciemats. Vismaz izskatās pēc viduslaika ciemata. Tas mājas. Mēs tā esam vienīgie. Nav neviena turista pagaidām. Bet es nevaru tās mazās ieliņas. Varbūt vienīgais, kas pietrūkst kaut kāds puķītes, lai ir košāk. Bet, jā. Tad tiešām šis varētu kāds dzirgs parādīties bruņnieku. Laikam viennozīmīgi ir vērts pat speciāli atbraukt uz šo ciematu un izstaigāt. Protams, varbūt neasociējas ar Itālijas ciematu. Bet jā, visu cieņu. Te ir ko redzēt. Te visi tie rokturīši tādi. Tie lukturi kādi, te viņi tādi salikti, tie lukturīši. Kaut kas šitas pie sienas, pat nezinu, kas tas tāds ir. Bet tas viss piedod, to šarmu. Te laikam kāds kaķīti meklē. Vismaz es tā domāju, tādu. Viskie mazie balkoniņi, kas tur augšā tādi. Piedod tik tieši, un ja vēl gaismiņu kāds ieslēdz pareizā vietā un pareizā laikā, ja. Un te vispārīgi oāze kādam.
Nu šis pagalms laikas viss bruņinieciskais. Jo, nu, visas tās lampas un tā bilde, kas tur tāda. Tik tiešām kaut kāds inkvizīcijas. Un tad apakšā ir atkal, kur tu var iziet cauri. Vēl tas vakars, ja kad, nu, varbūt, kad saulē, varbūt tas viss savādāk izskatās. Bet tagad vakarā tāds, jā, tādi bruņinieku laiki, viduslaiki. Šonakt pa nakti atparkojamies ceļa malā. Bija baigi vēlas, kad atbraucām. Un ar šādu skatu jau uz Gardas ezeru. Vakarā te gaismiņas spīdēja. Olīvu koki te blakus. Un skats ir apdroši. Tā patīkam no rīta jau pamosties ar šitādiem skatiem. Tiešām. Šodien sola mums siltu dienu. Bet vispār šajā braucienā mēs nereizi neesam izvilkuši laikam pat beņķīšu šārā kaut kā visu laiku augsta. Nu ko, atkal velkam zeķes kājās, dosimies pārgājienā, bet mums tas skats, kas te uzreiz ir, kur mēs esam noparkojušies, tas ir labais. Bet mēs jau esam pie Gardas ezera, tāpēc laiks ir doties tālāk. Sāksim šo dienu. Mēs esam noparkojušies parkingā uz 3 stundām. Tik skaistā vietā. Pagaidām vēl ir rīts un te vēl ir brīvs. Tāpēc, jā, bet no vieta tas ezers, oi, viņš ir tik skaists. Kā es esmu ilgojusies pēc tiem dienvidiem. Es visu laiku tikai kaut kā šogad pa augstumu, bet tur nokļūst tajos dienvidu sajūta tās. Kaut kur jau ir palmiņas, kaut kur jau ir tas dienvidu gaiss. Ai. Mums ir rīta pastaiga ar Gardas ezeru. Te ir tik skaisti. Pati taciņa ir tāda, kaut kur ir žoga, kaut kur ir starp akmeņiem. Tā jau nekas, ir tieši gar ezeru iet.
tas žoks trauks, zinu, apmēram, izlaidiet! Mēs tik sen neesam bijuši dienvidos, nu tik sen. Atskaties, kur Alīns ir. Vai tur mums mašīnīt augšā? Nevarētu teikt, ka ir baigais kaifs šito taciņu, jo vairāk tie ir žogi priekšā, un tur kaut kur ir ezers. Bet, nu, pagaidām vismaz takus sākums tāds caur žogiem. Tāda baigā taciņa tikai caur diviem lieliem mūriem. Un tad tikai ej un ej priekši. Nu, te arī var mājai paiet apakšā. Apmēram. Nu, labi. Vai te mēs neesam staigājušās ar mājas apakšā, varētu paiet arī tā. Un atkal ejam. Nu, te visu saistīts citroniņiem. Kleitiņas, jaciņas, viss ir vienotā stiliņā. Pie durvīm arī ir citroniņi salikti. Te ir citroniņi. Un te, protams, viss ar citroniņiem. Vai te ir tāds Instagrams? Es nevaru, mēs jau vienreiz esam bijuši, laikam pirms kaut kādiem, varbūt neatceros, cik gadiem pilsētiņā pie Gardas Limone, bet tagad atkal tad mēs nokļuvuši, tad kā mazs bērns atkal visu filmē. Laiks ir ideāls, saule ideāla, ūdens vēl tie viļņi ir, visapkārt jau cilvēks un sēž kafēnīcās, ja, bauda to, kas visapkārt notiek. Ai, tās emocijas atkal tikai liek liecināt tikai par to, kad ir jāceļo un vēl vairāk jāceļo. Cenšos izlūkties vismaz kafiju, nu vismaz vienu krūzīti uz diviem. Nu, mēs taču to varam atļauties, ja? Varbūt sanāks katram pa kafijai. Jāiet skatīties tās cenas, jo mēs jau esam, kā saka, iebērzušies. Cik maksā divas kafijas un divi, kas te bija? Bulciņas bija, jā. Mums Norvēģijā izmaksāja 32 eiro. Tāpēc tagad mēs tā ļoti uzmanīgi pret šito attiecamies. Līdz nākamam brīdim, kad atkal kaut kur ieberzīsimies. Esam izgājuši uz promenādi. Vienā pusē te ir visādāki, nu kā sauc, veikaliņi, šopings. Otrā pusē garda ar palmām un ezers. Ai. Cilvēki vienkārši pastaigājas, izklaidējas rīt agrumā.
Te ir tāds interesants tunelis ar visām bildēm. Tur viņš beidz. Šitādi jau 9 eiro maksā. Ar banāniem arī 9 eiro. Tāds smukas bildītas ir. Nu labi, arī. Oi, un tādi kokteilīši 5,50, arī 5, 6,50. Viss, kas attiecas uz kaut kādiem, nezinu, laikam šņabiem, kaut kāds 8,50. Aperolas 6,50, jā. Un kur ir kafija? Tā, koliņas, tā. Sandviči visādākie 6 eiro. Tā, krosāniņš. Eiro 80. Tā, kafija 2,50. Kapučīno 3,50. Skatās jau reāli ļoti labi. Mēs paņēmām 2 kafijas, saldējumu un krosānu, kopā laikam 12,50 sanāca. Bet, lai to cukuru dabūtu iekšā kafijā, viņš jau visu aizpūš. Bet tā jau ir ļoti labi. Esam atnākuši uz gājēju velosipēdas celiņu pie Gārtas ezera. Pat taciņu, protams, ir ideāli uztaisīta. Vienā pusē ir labi redzams ezers. Un tad dodies pa to taciņu vienkārši. Oi. Teiksim tā, no gājēja viedokļa nebūtu tie velosipēdisti, būtu baigi labi. No velosipēdistu viedokļa nebūtu tie gājēji, arī būtu baigi labi. Taciņi iet blakus automašīnām. Vienā pusē tie brauko. Mēs ejam te. Par jau rēcīgi, tā kad tuneli uztaisi par arī apskatas objektu. Un tunelim ir tādas arkas, kur mašīnas brauc. Un viņas ir tur, un mēs esam šajā pusē, ārpusē. Tā, tik tiešām izskatās labi. Te izskatās ir gala punkts, jo tālāk taciņa nav uztaisīta. Un te visi atzīmējas, ka visi ir izgājuši šo taku.
sasnieguši galapunktu taciņai. Bet tad ir ļoti biezi cilvēkiem palicis. Bet, nu, cik mēs gājām? Kaut kādu stundu laikam? Apmēram stundas garumā taciņa. Neko. Man patika. Paskaties, ko viņi dara. Viņi liek pāri. Mēs dodamies uz vēl vienu ūdenskritumu. Un no parkinga ir kaut kā 300 metri, tikai jābūt. Izskatās mazliet tālāk. Mēs te ejam pa mežu un tagad ienācam tādā kā aizā iekšā. Te uzreiz tāds vēsums palika. Un tad te gar pašu aizu ir uztaisīta taciņa. Te ir taciņa un tad tālāk. Līdz ūdenskritumam es vēl neesmu tikus. Viņš ir maziņš, bet tas, ka viņš atrodas aizā, viņš izskatās iespaidīgi. Ļoti labs ūdenskritums. Maziņš, bet jaudīgs. Un tas, kur viņš atrodas tajā mazajā kaņoniņā iekšā, ļoti labi. Un tagad pa tā paša celiņa atpakaļ. Tas tik tiešām bija forši. Viņš ir tiešām tāds maziņš ieslēgties aizā. Iekšā no parkinga jāiet apmēram, es nezinu, kaut kāds 300-400 metri. Un tad viņš tur ir. Tāpēc, ja esat kaut kur netālu, protams, ka pie viņa var piebraukt un apskatīties šo ūdenskritumu. Te atkal ir ābolīši. Jāiziet cauri tādam kā privātu māju rajoniņam. Te jau ir mūsu mašīna noparkota.
Te ir diezgan tāda maza stāvvieta. Was ich so, dass wir so viel Urlaub heimkommen. Cilvēki kaut kur tur vairāki nopirkojušies. Bet šeit vieta tik tiešām kaut kādām 4 mašīnām. Un kur jau arī tas nosaukums Gorgd Abyss. Turpat pakaļ mums aizņēma 30 minūtes. Atbraukuši uz vēl vienu ūdenskritumu. Tur ir mūsu mašīna noparkota, tiltiņš, un uzreiz arī ir ūdenskritums. Nu, dzīvē viņš izskatās, protams, iespaidīgāks nekā uz bildes, bet jā. Bet te ir taciņa cieta aiztaisīta, bet var uzkāpt, tur augšā var uzkāpt. Bet mēs šoreiz neiesim, jo mums laiks ir ierobežots. Vēl interesantāk ir, vai tur var paiet zem ūdenskrituma vai nevar, bet to mēs nevaram noskaidrot. Laika trūkuma pēc. Bet pats ūdenskritums ir tiešām izskatās labi. Ja negribas nekur kāpt un negribas neko darīt, tad piebrauc un atnāc 1 minūte un tev jau ir skats. Ir tāda soliņa, kur var izbaudīt. Šlaki jau redzams, bet nu vismaz var dzirdēt. Un jā, un kur mašīna.